Daugavpils novada pašvaldības aģentūra Taka sadarbībā ar novada muzejiem un mājražotājiem šajā turisma sezonā ir sarūpējusi 2 jaunus turisma maršrutus. Izbaudīt ābolu garšu, iemalkot ābolu sulu un vīnu, nogaršot kādu smaržīgu ābolu kūku, debesmannu vai ceptus ābolus. Tās ir tikai dažas lietas, ko var darīt, izbraucot maršrutu ābolu garšas ceļš. Turklāt to var darīt, negaidot vasaras sezonu, no agra pavasara, kad var baudīt ābeļu ziedēšanas laiku, līdz vēlam rudenim, kad ir iespēja izbaudīt tikko no zara norautu ābolu. Maršruta sākums ir kokaudzētavā Sēlija, kuras īpašnieka Alberta Mendriķa aizrautīgais stāstījums ir par ābola mūžu no stāda kopšanas līdz ražas novākšanai. Ekskursija ietver sevī pastaigu pa ābeļdārzu, ābolu noliktavām, pārstrādes cehiem un, protams, gatavās produkcijas degustāciju. Tieši vīna ražošana ir viena no jaunākajām virzībām šajā saimniecībā. Liela nozīme tiek piešķirta tam, lai izejvielas būtu dabīgas, veselīgas un ar neatkārtojumu garšas buķeti. Ekskursijas noslēgumā var nodegustēt ne tikai ābolu, bet arī cidoniju, vīnogu, upeņu, jāņogu, dzērveņu, irbenāju un pīlāģu vīnu. Un, protams, to arī iegādāties. Ja cilvēks tā labi padomā, kurš var nosaukt ideālāku pēc formas, pēc īpašībām augli, kā ābols. Glabājas, simetriski skaists un minerāli vielu, visādi vitamīni, viss pilnīgi bagātība. Cik te šķirnes ābeļu ir? Dārzā sastādītas kaut kur bija, varbūt kādas 80, 70 varētu saskaitīt, bet stādus tikai šķirnēm kādām 40 varbūt piedāvājam. Pārējās šķirnes kaut kādi vai āboli man personīgi nepatīk vai nav pieprasījuma. Jā, bija tāda šķirnes, vienreiz bija iegādājos pūrē podzarus Bohēmijā. Kā anotācija bija uzrakstīta, ļoti laba šķirne. Izveidoju stādus, aizvedu uz tirgu, es sāku stāstīt Bohēmijā, ļoti labi, saldi āboli, sarkani un vispār kolosāli. Gandrīz neviens nepirka. Pēc tam es tos stādus sastādīju dārzā. Parādījās āboli, aizvedu ābolus uz tirgu un visiem vajag to Bohēmiju. Visiem vajag Bohēmiju. Šķirnes ir atkarīgas no cilvēku zināšanām. Viņi cits atnāk un zina tās 6-7 šķirnes, ko pirmajā brīvības laikā, neatkarības laikā cilvēki audzē, un to viņi nosauc. Bet citas ir kolosālākas un labākas. Piemēram, ja iegādājas iestādā ābeli, tad to šķirni, tā šķirnes ābols vajadzēs 50 gadus ēst. Ja viņš kļūdījās, vecu šķirni, piemēram, to pašu sīpoliņu, kas tur tajā sīpoliņa ir? Kurš visnoturīgākais ābols ir? Kuras šķirnes? Sinaparlovski glabājas, Antejs glabājas. Maršruts turpinās Raiņa mājā Berkenelē, kur jau dzejnieka bērnībā tika stādīts ābeļdārs. Daudzas no ābelēm ir saglabājušās arī līdz mūsu dienām. Pēc ekskursijas pa ābeļdārzu un Raiņa bērnu dienu māju, dažādām radošām izdarībām, muzeja darbinieki aicinās pie tradicionālā latgaliešu galda, kurā goda vietā būs ābolu ēdieni un dzērieni. Tā ienāca prātā, ka varētu papildus piedāvāt vēl ekskursijas maršrutu, kur varētu mēs piedāvāt arī cienastu, ko tad gatavo no āboliem. Bez šaubām arī var iesaistīties darbnīcās, var vārīt ābolu ziepes, var veidot kaut kādas rotaļlietas, var sakot, atraktīvi apspēlēt izziņu par ābolu, veidot stāstu par ābolu, un kamēr mūsu klienti ekskursijas dalībnieki pastaigājās un izzina un vingro un bauda šo dabu dārzā, tad saimniece var pagatavot garšīgu maltīti un nedaudz tā kā klēpī ielikt to, ko mūsu bērnībā mūsu mammas cienāja. Tā ir manas biezputra un pats elementārākais ābolu pīrāgs. Tā kā, mēģināt uzburt tādu mājas gaisotni un tādā veidā cilvēkus nedaudz šajā tramīgajā un tādā ātrajā, ritmiskajā laikā nedaudz apstādināt un dot iespēju saprast, ka mums pašiem Latvijā ir ļoti skaista daba, laba kultūra
un ir ļoti labi produkti āboli. Es aicinu visus klātesošos šogad iesaistīties un mēģināt izbaudīt šo ābola garšu un iegriezties pie Pliekšānu dzimtas un paļauties šīs dienas saimniecēm un sarūpētajam ābeļdārzā pastaigātais un ar sarūpēto produkciju mēs jūs pacienāsim. Mēs mīļi aicinām visus, lai apciemo mūs un bauda arī šo ābola garšu. Otrais maršruts pie seno amatu meistariem aizraus ar savu latgalisko kultūras tradīciju un amatu saglabāšanu, kas sākas ar ekskursiju Skrindu dzimtas muzejā Vaboles pagastā un iepazīšanos pie lielās saimes galda, klausoties stāstījumu par maizītes tapšanas procesu un nogaršot pašceptu maizi pie zāļu tējas krūzes. Aizraujošs un interesants ir vietējās audējas Dācis Steivānes stāstījums par jostu aušanas tehniku. Katrā meistares novastajā jostā tiek ierakstītas arī audējas domas un izjūtas. Turpat ir iespēja apskatīt arī jostu, audeņu, aukliņu un celēņu izstādi un uzdot meistarei sev interesējošos jautājumus. Kas tad ir tas, kas vilina un aicina uz Vaboli, uz muzeju šajā maršrutā? Es teikšu, tas ir cilvēks. Mums tikai jāprot saskatīt vērtības, kādas ir šajā cilvēkā, atrast attiecīgās amatu prasmes un popularizēt šī cilvēka attiecīgā amata meistara darbu. Un, protams, kā jūs redzēt arī muzejā, visur figurē un dominē cilvēks. Cilvēks, darbs, darba, kultūras tradīcijas. Cilvēks tā ir galvenais virzītājs spēks. Bez tā, nekā. Maršruta turpinājumā dīvaino lietu meistara Vara Vilcāna darbnīcā varēs apskatīt kokapstrādes darbu tapšanas procesu, izmēģināt roku šaušanā ar kādu no pagatavotajiem lokiem vai arbaletiem un novērot meistara darbu nelielās smēdē dažādu metāla kalumu izgatavošanā. Droši brauciet, skatieties, parādīšu, kā tas top gatavs, piemēram, bet tur jau vajag vismaz 2 stundas, lai to salīmēšanu vajag. Jo tas ir laminēšana, tas ir ozols, kļava, tur goba. Ar stikla šķiedru tiek laminēts viss tas. Kā nolēmāt uzsākt tieši lokus sākt radīt, veidot? Es domāju, tā ir vairāk pašapliecināšanās, jo, ja tu paskaties, kā vācu pensionārs vai angļu uzņēmējs, protams, manas iespējas nevar salīdzināt ar to tehniku, kas viņiem ir, aprīkojumu. Es tā paskaitīju, man 5% ir tikai no tā, kas viņiem ir. Bet es domāju, ka es īpaši sliktāks neteicu. Ir viens otrs arī aizgājis, jau nopietni cilvēki nopirkuši, kas prot šaut, kas šauj ikdienā. Maršruta ceļš tālāk vīsies caur mežu līdz pat brīvdienu mājai Meža Skuki. Saimniece labprāt pavadīs viesus pie bišu saimēm, pastāstīs par medus tapšanas procesu, ļaus ielūkoties stropā, vērojot bišu rosīšanos. Neizpaliks arī svaiga medus un citu bišu produktu degustēšana. Maršruta noslēgumā brīvdienu māja Meža Skuki labprāt izmitinās nelielu kompāniju. Savukārt vasaras laikā tā plaši ver durvis visiem, kas vēlas pavadīt brīvdienas vai kādu ilgāku laiku meža vidū Inišķu ezera krastā, ko saimniece mīļi sauc par mazo Skuķīšu ezeru. Pašai ļoti šeit patīk dzīvot, jo, visi darba gadi ir pagājuši Rīgā pilsētā, un jo vecākais kļūstu, jo mazāk man pilsētā aizrauj. Un šeit man ir hobijs un atpūta un enerģija un spēks. Un tā kā tā mājiņa daļai stāv tukša, tad man liekas, kādam vēl tas varētu patikt, un man ir prieks, ka atbrauc patiešām cilvēki, kuriem patīk tie lauki, un man ir prieks viņus uzņemt, un tā ir tāda enerģija arī mammai un pašiem kaut vai nopļaut šeit zālīti. Man pašai ir tā sajūta, ka man tas pagalms robežojas tā teikt līdz ar meža robežu, un ka šeit jūties tā nosacīta tādā kā paradīzē, kā muciņā, kā iekapsulējies. Vai nu cilvēks sajūt to dabas spēku, ja to tā pats sevī neuzkurbulē un nesajūt, tad otrs neiedos cilvēks, tas ir jāpaņem pašam. Tā es to teiktu. Ir jāatbrauc jau pašam ar tādu iekšējo sajūtu, ka vajag to dabu, un te viņu ļoti labi var sajust un paņemt.
Pēc viesošanās Meža Skuķos varēs doties pie mājražotāja Jāzepa Mukāna, kur būs iespēja atklāt sulīgu mājas kūpinājumu noslēpumu un omulīgā nojumē nodegustēt gan liesumiņu, gan spekīti, kas taisīti pēc senču receptēm, kā arī iespēja uzzināt, kā top guļbūves pēc senču metodēm. Maršruta noslēgumā tiks piedāvāta vakarēšana un tradicionālā vietējā produkta komu vārīšana un degustēšana. Vakara gaitu lustīgu darīs vietējo muzikantu duets. Tiem, kuri paliek pa nakti, maršrutā esošā viesumāja Mežmalas piedāvās gan komfortablas naktsmītnes, gan saunu un melno pirtiņu. Atgādinām, ka visos maršruta posmos ir iespēja iegādāties amatnieku un mājražotāju produkciju, kas ir unikāla un nopērkama tikai Daugavpils novadā. Iepazīsti Daugavpils novadu caur jaunajiem turisma maršrutiem. Sīkāka informācija par pieteikšanos pašvaldības aģentūrā Taka. Visus aktīvā turisma cienītājus izbraucienos ar laivām un plostiem pa gleznainajiem Daugavas lokiem aicina biedrības Beibuks valdes priekšsēdētājs, ūdens turisma entuziasts, Vislatvijas ūdens turistu sajieta rīkotājs Ilmārs Lociks. Mēs arī ikdienā nodarbojamies ar kanoe un aerolaivu nomu, ar koka plostu nomu, arī ar motorizētā plosta sola nomu. Tas mums ir ikdienas darbs un pieprasījums pēc tā mums ir diezgan liels. Sezonā brauc daudz cilvēku pie mums un mēs viņiem mēģinām parādīt mūsu Daugavas un Daugavas loku krāšņumu. Jaunums ir aizraujošie ceļojumi pa Gaujas senleju ar iespējams labākajiem koka plostiem pasaulē, kas ir pielāgojami jebkuram cilvēku skaitam, kā arī citu ar atpūtas un izklaides braucieniem pa Gauju saistīto inventāru. Mēs pagājušajā gadā testa režīmā sākam strādāt arī Gaujā ar mūsu sadarbības partneriem Jenču laivas. Un šogad mēs jau paši arī braucām pa Gauju. Gauja ir interesanta upe, mazliet savādāka kā Daugava, bet ticiet man, tur ir ko skatīt, ir vietas, ko obligāti jāredz, un noteikti mīļi aicinam arī uz Gauju. Mājaslapā plostigauja.lv ir visa informācija pieejama, kā uz turieni var nokļūt. Koka plostu nomas pakalpojumā ietilpst plosta izbūve, aprīkojums, glābšanas vestes, pavadīšana un sagaidīšana gala mērķī. Atsevišķi var vienoties par transportēšanu no finiša uz starta vietu, ēdināšanu un citiem pakalpojumiem. Jums ir nepieciešams tikai labs garastāvoklis un īstu draugu kompānija, lai izbaudītu šo jauko atpūtu. Izbraucieni pa Gauju un Daugavu nav vienīgi aktīvā turisma veidi. Šogad ir piedāvāti vēl pāris maršruti, kas būs interesanti un saistoši arī pilsētniekiem un pilsētas viesiem. Šogad mēs piedāvājam jaunu pakalpojumu peldošo plostu Sola. Šis plosts uzņem līdz 25 cilvēkiem. Mums plānotais maršruts ir no Arkas pretī novada domē līdz Nikolaja vārtiem. Brīvdienās šis plosts atiet katru apaļo stundu no 11 līdz 6. Un darba dienās mēs strādājam pēc pasūtījuma. Laipni gaidām visus dzimšanas dienas, kāzu un pārējo ballīšu rīkotājus, svinētājus. Šādu pasākumu piedāvājumu mēs arī piedāvājam. Mēs jau strādājam 2. nedēļu, atsaucība ir liela, tā kā, ja jums gribas pavadīt laiku uz ūdens, noteikti brauciet pie mums, mēs jūs izvedināsim, izlutināsim, brauciet pie mums. Plostu mums stūrē profesionāli kapteiņi, kas mēs arī esam padomājuši par drošību. Mums ir gan glābšanas vestes aprīkojumā, gan glābšanas riņķi, gan citi speciālie līdzekļi. Par drošību nav ko satraukties, to mēs garantējam. Cena pieaugušajam ir 5 eiro, bērniem ir 3 eiro. Ja tās ir grupu braucieni atsevišķi uz pasūtījumu, tad cena ir runājama. Tāpat pa maršrutu mēs piedāvājam braucienus gan līdz Dinaburgas pilsdrupām, gan zemāk pa Lēteci. Viss ir atkarīgs no klienta vēlmes, mēs noteikti tām pieskaņosimies. Vairāk informācijas plostilatgale.lv